Kas liek bērniem atvērt mutes mūzikas stundā un ieklausīties idejās? Tie ir stāsti. Mūzikas teorija var būt sarežģīta, bet mēs to varam padarīt interesantu un saistošu. Kā? Ļaujot praktiski darboties. Sākumā, protams, nodemonstrējot, mēs to varam projicēt uz interaktīvās tāfeles vai paņemt savus pirkstiņus un pastāstīt stāstu, piemēram, ar asociācijām par draudzīgiem pirkstiņiem, 5 nošu pirkstiņiem, kas ļāvuši atslēgt mūzikas durvis nošu atslēgai. Jūs viņu izzīmējat, jūs pastāstat, cik viņi ir draudzīgi, jo ir atļāvusi dzīvot uz otrā pirkstiņa notiņai sol, tikai sol nošu atslēga. Un tālāk jau ir sadraudzējusi ar zemākām un augstākām notiņām. Un cik burvīgi ir šie pirkstiņi, kas iedarbina šīs notis un ļauj mums atcerēties un stāstīt stāstus un pēc tam atļaut arī skolēniem atnākt un pastāstīt savu asociāciju, savu stāstu. Tāpēc esmu izveidojis arī darba lapu ar ieskici, kur katrs var uzzīmēt vai uzrakstīt, ko viņš stāstīts, lai kā špikerītis priekšā, jo mums ir jātrenējas daudz stāstīt. Jo stāsti ir tie, kas iedvesmo, un arī mēs no viņiem mācāmies. Tāpēc ir vērts arī ar savu viedokli dalīties ar savām idejām, tāpēc iedrošināt skolēnus līdzdarboties, jo tā mēs tiešām labāk mācāmies, mēs labāk saprotam, ne tikai klausoties, kā skolotājs darbojās. Iesaistamies kopā un radam, lai iedvesmojoši.